Es atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un stāvu pie mūsu brīnišķīgajā dzelzceļa maketa. Mēs redzam, ka notiek vilcienu kustība, jā, tur ir dispečers un viss notiek pareizi un laikā, bet ir viena tāda ļoti būtiska nianse, lai šie te vilcieniņi pa sliedēm brauktu, ir nepieciešams salāgot vairākus parametrus. Pirmkārt, tas ir sliežu platums, otrkārt, lai vilcienu kustības vadības komandas nonāk līdz attiecīgajiem ritošajiem sastāvam, un tas arī tās komandas izpildītu. Un te sākās lielās problēmas, jo, kā mēs zinām, ka mums arī dažādi tipi telefoni, piemēram, pēc mobīlie, un tur dažādi tipi lādētāji vajadzīgi, un nemaz nevar tik vienkārši vienu ar otru salāgot, bet arī šeit, tāpat kā daudzās citās sfērās, ir izstrādātas vienotas standarti, vienotas normas, un ir tā dēvētā Eiropas modeļu dzelzceļu apvienība, jeb MOROP, un šī te organizācija rūpējas, lai šādas normas pastāvētu, eksistētu, un arī dažādie ražotāji tās ievērotu. Pretējā gadījumā, vai vilcieni sadurtos, vai visdrīzākais nebrauktu vispār, neturētos uz sliedēm, līknēs skriet no tām nost, bet, kā redzam, šeit viss notiek tā, kā vajag. Tas pie tam, ņemot vērā faktu, ka nav jau tā, ka šis te viss ritošais sastāvs ir ražots vienā rūpnīcā un vēl jau vairāk vienā valstī, jo, piemēram, pēc faktiski šis mūsu dīzeļvilciens, DR1 sērijas dīzeļvilciens, ar kādu mēs arī dabā pārvietojamies joprojām neelektrificētajos dzelzceļa posmos, arī ir izgatavots tepat Latvijā. Un tā jau ir šīs medaļas faktiski otra puse. Ja par tiem standartiem viss vairāk un mazāk ir skaidrs, ievērosim būs, neievērosim nebūs, tad lielāks izaicinājums Latvijā ir atrast, sadabūt, nopirkt, izgatavot modeļus, kas atbilst Latvijas apstākļiem. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīti, komplicēti, jo mēs neesam, protams, unikāli, bet galvenokārt nav noslēpums, izmantojam joprojām to ritošo sastāvu, kāds bija raksturīgs Padomju Savienībai, bet mazāk Eiropai kopumā. Tāpēc arī te ir jāņem vērā, nevis jāņem vērā, bet jābūt kaut kādai izdomai, kaut kādai intuīcijai. Šajā gadījumā te ir atbraukusi lokomotīvi, kas Latvijā arī tika eksploatēta ilgus laikus, tvaika lokomotīva TE sērija Latvijā. Tā tika izmantota, bet šī gadījumā mēs esam mazliet nošmaukušies, un te ir Polijas eksemplārs, bet kas ir absolūti analogs, tikai mazliet citādāk noformēts, un sērija ir cita, arī TY2. Bet tūlīt mums brauc TGK sērijas lokomotīva, un tā jau ir ražota un izgatavota Vācijā. Oriģinālajā izpildījumā gan ne, tā ir Krieva lokomotīva, bet Vācijā ir izgatavots šis te modelis, tāpat kā arī tvaika lokomotīvas. Bet arī tur modeļus ražo dažādas kompānijas, dažādas firmas, un kopā mēs, protams, varam šo te Latvijas ainavu pārklāt. Taču ir vēl viena problēma. Ja mēs šeit eksploatēsim un eksponēsim ļoti dažāda laikmeta ritošo sastāvu, tas neizskatīsies vismaz gaumīgi. Jā, tehniski tas ir iespējams, bet tas nebūs īsti pareizi. Tāpēc šeit ir izvēlēts tā dēvētais 4. laikmets. Arī šos te laikmetus MOROP biedrība ir nodefinējusi, sākot no pašiem dzelzceļa pirmsākumiem līdz mūsdienām. Viss dzelzceļš ir iedalīts 6 atšķirīgos laikmetos. Un viens laikmets, tas ir aptuveni 20, 30, 40 gadi, kurā bija raksturīgs kaut kāds konkrēts attīstības posms. Piemēram, pēc tvaika lokomotīvas vai pēc tam dīzeļa lokomotīvas kaut gan bija, un šis 4. laikmets apvieno abus vēl, gan tvaika lokomotīvu norietu, gan dīzeļa lokomotīvu sākumu. Pavisam uz maketa tiek demonstrētas 7 dažādas ritošā sastāva, vilces ritošā sastāva vienības. 8. vēl ir rezervē, tā ir paredzēta sliežu tīrīšanai, un vēl viena pozīcija ir rezervēta elektrovilcienam, kas mums pagaidām vēl līdz Tukumam 2 nav atbraucis. Bet jebkurā gadījumā
Tas ir liels izaicinājums, tātad atrast, iegādāties, nopirkt. Arī uz vagoniem tas pats attiecās šo te ritošo sastāvu. Un, protams, vēl viens izaicinājums, ja tā varētu teikt, trešais, ir ilgtspēja, jo šie te ritošā sastāva eksponāti bieži vien ir paredzēti tikai izstādīšanai vitrīnās galvenokārt, taču ražotājs dod kaut kādu garantiju, ka tas arī brauks kaut kādu zināmu laika posmu. Tomēr, ņemot vērā muzeja specifiku, makets faktiski tiek eksploatēts katru muzeja darba dienu. Tas ir zināms izaicinājums, jo visu laiku ir jāseko tā apkopē. Gluži tāpat kā lielajā dzelzceļā, tā ir jāveic regulāri, tā ir jāveic atbilstoši instrukcijām, un tad jau viss strādā un strādās, un tad, kad esošais ritošais sastāvs tiks nolietots, tad, protams, būs kaut kāda iespēja arī iegādāties jaunu.